Manās rokās ir Bībele. Jebkurš kristietis droši vien, kas zina, ka Bībele sastāv no divām daļām, no vecās derības un no jaunās derības. Bet, ja es uzstādu jautājumu, kas ir vecā derība un kas ir jaunā derība, tad tomēr var rasties pārpratumi. Bībeles pirmo daļu mēdz saukt par veco derību. Tā ir uzrakstīta senēbreju valodā. Bībeles otro daļu mēdz saukt par jauno derību. Tā ir uzrakstīta sengrieķu valodā. Bet vai cik tas neparasti neskanētu mūsu ausīm, abi šie nosaukumi ir nepareizi. Tie daudz aizved prom no izpratnes par Bībeles nepārtraukto vēstījumu. Bībeles pirmo daļu ebreji un arī starp citu ļoti daudz kristiešu mēdz saukt citā vārdā par Tanah. Tas ir akronīms no pirmajiem burtiem Tora, Tora, tās ir Mūzes grāmatas, Nevīm, praviešu grāmatas, un Hetuvim, dziesmu grāmatas, jeb psalmi, jeb raksti. Jēzus sacīja, Lūkas evaņģēlijā mēs varam lasīt 24. nodaļā, visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, tas ir Torā, praviešos, Nevīm un dziesmās, Hetuvīm, jeb Tanahā. Par mani ir rakstīts Tanahā, vecajā derībā, kā mēs tradicionāli to saucam. Tradicionālie nosaukumi vecā derība un jaunā derība neatiecas uz Bībeles divām daļām. Bībele ir vienota, viens veselums. Lapu ar uzrakstu jaunā derība īstenībā mēs varam droši izraut, jo tā kaut kur mūs noved no saprašanas, kas ir Bībele un kāda ir Bībeles vēsts, Bībeles vienotā vēsts. Jēdzieni vecā derība un jaunā derība attiecas uz derībām, kuras Dievs slēdz jeb nodibina ar cilvēci. Ko es ar to domāju? Lūk jautājums. Kur pirmo reizi Bībelē ir lietots jēdziens jaunā derība? Bībeles pirmajā daļā. Tā daļa, ko mēs saucam par veco derību, jeb Tanah. Tur Jeremijas grāmatā 31. nodaļā mēs varam lasīt no 31. panta. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad vairs nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli sacīdams atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs. Lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Starp citu, kāds pārsteigums. 33. pantā mēs lasījām frāzu senēbreju valodas oriģinālā, kura ir krietni vien atšķirīga nekā mēs to redzam latviešu tulkojumos. Tur bija rakstīts, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs. Paklausieties, kā skan oriģinālā senēbreju valodā. Vismaz viens vārdiņš. Es iedēstīšu savu bauslību, es iedēstīšu savu Toru viņos pašos, Kereb,
viņu iekšās. Es iedēstīšu Toru viņu iekšās. Un tā, tas kungs dibinās jaunu derību. Tas kungs ir jaunās derības nodibinātājs. Kurš ir tas kungs? Jeremijas 31. nodaļa, ko mēs lasījām no 31. līdz 34. pantam, šie 4 panti ir citēti jaunajā derībā, ja Bībeles 2. daļā. Konkrēti ebreju vēstulē 8. nodaļā un tur no 8. līdz 12. pantam. Lai saprastu, par kādu personu iet runa ebreju 8. nodaļā, tad šī nodaļa ir jāapskata, protams, visas nodaļas kontekstā. Un tā, uzšķiriet savās bībelēs ebreju vēstule 8. nodaļu un lasam 1. pantu. Skatāmies tagad uz kontekstu. 1. pants, bet galvenais pārunājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Kas ir augstais priesteris? Turpat ebreju vēstulē pašķiram vienu lapiņu atpakaļ, 4. nodaļā 14. pantā ir sacīts, ka Jēzus ir augstais priesteris, Jēzus Kristus. Un ja mēs pašķiram tagad pāris lapiņas uz priekšu, ebreju 12. nodaļas 2. pantu, tur mums ir pateikts, ka pa labo roku godības tronim debesīs sēž Jēzus Kristus. Tātad, lasot ebreju 8:1, kur bija teikts, ka galvenais pārunājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, mēs redzam, ka šeit ir 2 uzsvērts fakts, ka iet runa par Jēzu Kristu. Lasām mazliet tālāk, 8. nodaļas 4. pantu. Ja viņš iet runa joprojām par Jēzu, tātad šī gadījumā iet runa par Jēzu, un viņš ir nosaukts ar vārdiņu viņš, ja viņš, Jēzus, būtu palicis virs zemes. Viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mozum bija norādīts, kad tas gribēja pabeigt telti, jo viņš, tas ir Jēzus, saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Jūs redzat šeit paradoksu? Pārsteigumu. Esmu pārliecināts, ka dažiem no jums tas ir pārsteigums. Mūzu uzrunā Dievs, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts, bet ebreju vēstules 8. nodaļa mums paskaidro, ka šis Dievs, kas uzrunāja Mūzu, ir Jēzus Kristus. Jo ebreju 8. nodaļa mums stāsta par Jēzu Kristu, un ebreju 8. nodaļa savukārt citē Jeremijas 31. nodaļu, pie kuras mēs tagad tūlīt ejam un tuvojamies, kur šis citāts parādīsies. 8. nodaļas 6. pāns ebreju vēstulē. Bet viņam, tas ir Jēzum Kristum, ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš, tas ir Jēzus, ir labākas derības starpnieks. Protams, jaunā derība ir labāka derība, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Un mēs esam klāt pie Jeremijas 31. nodaļas citēšanas ebreju vēstulē. Ebreju 8:8. Jo tos norādams viņš, Jēzus saka, redzi, nāk dienas. Tas kungs saka, Jēzus citē pats sevi. Izlasa 10 reizes šo pantu un ierauga, te iet runa par Jēzu Kristu. Jēzus saka, redzi, nāk dienas, un viņš tagad citē tos vārdus, kurus viņš pats, kurš ir mūžīgais logos, mūžīgais vārds, mūžīgais Dievs, viņš citē pats sevi.
un saka, lūk, Jeremijas grāmatā bija rakstīts, ko es kādreiz jau to pirms daudziem gadsimtiem sacīju. Tas kungs saka, es to saku, Jēzus to saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Tātad vēlreiz atgādinu šo faktu. Apostols Pāvils vēstulē Ebrejiem 8. nodaļas 8. pantā citē Jeremiju un norāda, ka tas kungs, kas cels jauno derību, ir Jēzus. Viņš, Jēzus, saka. Lasam tālāk. Citāts turpinās. 8. nodaļas 9. pants. Ne pēc tās derības parauga, ko es, Jēzus, esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es, Jēzus, viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. 10. pants. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es, joprojām iet runa par Jēzu, kas runā. Es, Jēzus, likšu savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu un viņi man būs par tautu. Kādus baušļus viņš rakstīs cilvēku sirdīs? Citāts no Jeremijas 31. nodaļas, un tur ir oriģinālā senēbrēju tekstā sacīts, ka viņš rakstīs viņu sirdīs Toru. Ne tikai kādus izvilkumus no Dieva likuma, ne tikai 10 baušus, viņš visu Toru vēlās ierakstīt mūsu sirdīs. Jūs piekritīsiet, ka te mums ir vajadzīga īsta prāta smadzeņu vētra, lai tagad šos vārdus sagramot un saprast, jo tā, diezin vai kāds no mums ir agrāk pamanījis to, cik nozīmīgi ir ieskatīties oriģināli tekstos un ieraudzīt, kas tur ir pateikts. 8. nodaļas 11. pants Ebreju vēstulē. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis brāli sacīdami atzīst to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajām viņu starpā. 12. pants. Jo es, Jēzus, būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Neliels kopsavilkums tam, ko mēs tagad pārunājām. Ebreju vēstules 8. nodaļa jaunajā derībā skaidri parāda, ka Jeremijas 31. nodaļā pieminētais kungs, kas dibina jauno derību, ir Jēzus Kristus. Otrkārt, Jēzus jaunās derības testamentā paziņo, ka Dieva likumi tiks ierakstīti cilvēku sirdīs. Jaunā derība ir Dieva likumi mūsu sirdīs. Un treškārt, Jēzus Toru, jeb 5 Mūzes grāmatas, neatceļ, bet piepilda. Toras likumi jaunās derības attiecībās attiecas arī uz to, kas nonāk mūsu iekšās.